А может и 300 плюс, потому что никто толком это не проверял. Kā sakās, braci un visi остальные. В общем, nesēžās mājās vispārībā. Jā. Ir plāns izlaist ārā. Izlaidīs mazu līkumu. Kā sakās, un noteikti pačilos kaut ko ārpusē. Un ir daudz plānu. Nezinu, vai viņi tiks izpildīti vai nē no manas puses. Bet principā plāns sekojošs. Stipri gribas saprast, ko darīt ar Audi. Jā. Gan jau kādam liekas, priekš kam to tur visu vajag un tādā garā. Es vopšam nezinu, vai viņu pārliet ar krāsu, nopirkt tur tos priekšos spārnus. Nopirkt priekšos spārnus un sadarīt visas pārējās lietas, kas ir saistītas ar durvīm, varbūt piešpaklot, nokrāsot vai vienkārši nopirkt jaunas durvis. Nu, ne jaunas, būšanās jaunas. Vot, un vai arī nedarīt neko. Vienkārši viņu pārdot, bet man negribās pārdot viņu. Godīgi sakot, nezinu kāpēc. Bet, principā, varētu ar viņu, nezinu, patripot kaut kādos pasākumos vai ko, tūlīt drīz jau vasara. Pa ziemu vienkārši viņu pārliet ar krāsku, ar laku. Notonēt priekšā logus, durvīm, abām divām, kā arī priekšējām logam. Sēdinātās atspēras uzlikt uz parastās nopilītiņas ir ritīgi zemu, vai nu uzlikt vienkārši koilas, bet tas būs dārgi. Koilas būtu baigies kosmos, man liekas, nav jēga grūst tādu babcīti iekšā viņa. Jo koilas ir koilas, nu, viņš vienā, kā sakās, pozīcijā augšā lejā pa vidu tikai būs. Tad jau jāliek ir uz pneimas, lai var nolēst un pacelt un tādā garā. Vot, nevis mehāniski, bet ar pulti. Bet, tas viss ir ļoti liels bet, es nezinu, ko darīt. Jāprasa jums, kā sakās, daudz skatītāju nav un pagaidām, kas varētu man pateikt konkrēti, vai gribētu to redzēt, vai negribētu to redzēt, bet es domāju, būtu čotka to pamēģināt. To uztaisīt bunkeru, nokapāt viņu maksimāli zemāk. Ticamāk jānopērk būtu šitiem 16 diskiem rezina cita. Vot šaurā, smalkā miza, bet vēl viena lieta ir, es varētu arī uzlikt borbetus. Bet borbetiem atkal ir problēma, kad man šitie ir merša borbeti. Man vajadzētu sataisīt flančus uz audžuka. Paralēli uz tiem diskiem, lai arī der. Bet tas tāds jautājums interesants, vai man to vajag, man to nevajag. Jo uz tiem borbetiem arī aizmugurē ir jāmaina riepas, viņas bija iepriekš uz gan X-Drive 46. Arī man tika taisīts uz flančiem. Varbūt atsevišķi vidzīku kādu sataisīšu kādreiz. Ielīdīšu dziļā kompī, atradīšu vidzīkus, ko esmu tur darījis, ko neesmu darījis. Uzbliezīs vidzīku kopšu. Un vēl viena lieta, nezinu. Principā audzikam neko daudz nevajag. Bet tāpatās kaut ko varētu pačubināties, lai interesantāk. Lai interesantāka vasara ir ar X-u, tagad arī ir daudz visādi plāni. Tam jau atkal vajag finansīt, atlikt atpakaļ, kaut kur nolikt, kaut kur noslēpt, kaut kur piekapcīt vairāk vai mazāk. Vopšam ne par to iet runa, vairāk par audziku interesē. Viņš šobrīd stāv garāžā, atpūšās, ziemas migā. Nu, kaut kā tā. Neko, laidīs ārā, izdomās varbūt to kaut ko ielēks galvā, kaut kas un varēs pastāstīt arī jums. Varbūt jums būs kaut kāda interese. Neko, izdomās opšam, labi, pagaidām, čau.